Programma piedāvā tādu lielisku risinājumu, kurā sadarbojoties divām būtiskām nozarēm, veselības nozara un kultūras nozara, var rast preventīvu vai profilaktisku pasākumu iedzīvotājiem, it īpaši tai grupai, kurai šobrīd nav daudz pakalpojumu. Tā ir grupa, kur ir strādājoši cilvēki, kas neietilpst nekādā sociālā riska grupā, tātad ģimenes, kurā ir bērni un kuri saskaras ikdienā ar dažādiem psihiskās veselības izaicinājumiem, pat ja tie vēl nav klasificējami kā slimība. Vispār jau kultūra un māksla ir kā tilts starp to radītāju un skatītāju un lietotāju sajūtām un ārpasauli. Un ļoti bieži tieši kultūra un māksla var izteikt to, ko vārdos ir ļoti grūti ietērpt. Kultūra un māksla ir tie, kas palīdz saprast cilvēkam labāk pašam sevi, izprast savas sajūtas un kļūt atklātākam pašam pret sevi. Un viennozīmīgi tas kultūras mākslas piedāvājums, ko tā skaitā arī muzeji var sniegt cilvēkiem, kam ir šāda vēlme, ir nenovērtējams, jo muzeji pirmām kārtām ir droša vieta, muzeja krātuves ir pilnas bagātībām, un esmu pārliecināta, ka jebkurš, kurš atnāk, viņš var atrast tādu darbu vai tādu vietu, kas atbildīs viņa iekšējai pasaulē vislabāk un kur arī sniegs viņam mierinājumu. Tā kā es labprāt iedrošinātu visus ar kultūras un mākslas nozari saistītos gan cilvēkus, gan institūcijas iesaistīties šāda veida projektos un piedāvāt un izstrādāt programmas tieši cilvēkiem, kuriem tāda palīdzība varbūt ir vajadzīga. Ļoti labi, ka ir šāda programma un īpaši risinājumi, kurus var izmantot, un cerams, ka mums tas arī izdosies.